Un redz, tas, ko es ļoti vēl gribēju izstāstīt, bija par misticismu un mistisko daļu. Un redz, kā mēs te runājām par to skolotāju, cik svarīgi ir, ka nedrīkst, ka tas pats skolotājs nedrīkst tev asociēt ar tiem brīnumiem, ko viņš rada. Un redz, manam skolotājam tas bija ļoti izteikti. Viņš manifestēja lietas, teleportējās, bet viņš nekad neteica, es to esmu izdarījis. Ja? Un tas tāpēc arī, kad, kā jau es minēju, ka tur uzreiz tajā brīdī, kad viņš saka, es to esmu izdarījis, tad zūd tā dievišķā dzirksts, un viņš tā kā iet tajā ego struktūrā, un viņš uzreiz tā kā nokrītās tajā, statusā, es pat teiktu, ja. Un tas ir arī tāds dievu pārbauds, kuriem ir cauri tie svētie, bet redz, ko viņi arī notur, tas ir tas misticisms. Un es pati esmu diezgan daudz pētījusi dažādus rakstus svētos, un redz, kas ir bijis interesanti, kad arī Jēzus Kristus savā laikā, tā Bībele, kas tika sarakstīta, baigi negribās tagad par reliģiju runāt, bet liekas, ka varbūt to jāstāst, tas vienkārši tāds mans skatījums tajā visā, kad kura parādījās īstenībā mūsdienās šodienā problēma, ir tas, ka arī Bībele nav balstīta vairāk tajā mistiskajā. Tur viss ir izskaidrots. Cilvēkiem visas atbildes tur ir. Viņiem zūd šī mistiskā daļa, šis dziļums, šis tas, ko tu nevari ar prātu saprast, bet tikai ar sirdi var sajust. Ja? Un par to, man liekas, arī runāja, kas runāja Freids vai Jungs, es vairs neatceros, bet arī par to, ka lielākā daļa problēma sākās tikai tāpēc, ka mēs varam izskaidrot un saprast reliģiju, bet neviens koncepts reliģisks nav domāts, lai viņu saprastu, viņš ir domāts, lai viņu sajustu, jo viņš balstās, jo tā mistiskā daļa iedod to dziļumu. Un ļauj mums peldēt savos tajos mistiskajos slāņos. Bet tas ir tiešām mans tāds subjektīvais skatījums šajā visā. Es nesaku, ka tas tā ir, un nevienu reliģiju es tā kā nenoniecinu. Man viņas viss liekas vienlīdz svarīgas, interesantas un vajadzīgas. Un mans vienkārši tas galvenais, ko es vēlējos izcelt, tieši tā mistiskā daļa. Un kas man pašai, man Polijā, Gdanskā ir viena ļoti, ļoti mīļa baznīca, kuras vienmēr apmeklēju, kas esmu Polijā, man tas ir pilnīgi tāds obligāts, pienākums, tur vienmēr aizbraucu, izraudos, un man tur vienkārši kaut kāds svētlaimes sajūtas, tur peldu gaismā, un tas nekas, kad poliski ir dievkalpojums, bet es visu reizi trāpu uz dievkalpojumiem, ka viņi notiek, un tad es vienkārši tur raudu, un es vienkārši, es nezinu, man tur kaut kas ļoti dziļš notiek manī. Un redz, kas ir, ja mēs skatāmies arī no mistiskās puses šo kakao, redzi, viņu var, ja tu šodienā ieraksti tur, piemēram, nezinu, googlē, ja, kakao ceremonies vai spiritual meaning of kakao vai kaut kādas tādas atslēgas vārdus tu atradīsi. Tur bija cilvēki, kas mācēja ielikt struktūrā šos tagad tās pārīte. Un tagad man arī aktieniņās. Es nekad nebiju redzējis tik tos vārīti. Tagad tāds draugs. Jā, un kad es tā man izsit no sliedēm draudziņa, pilnīgi aizmirst, ka es runāju. Pagaid, tā. Kas gribētu? Jā, redz. Kā misticismu par spiritual. Jā, ja mēs ieguglētu, jā, mēs atrastu cilvēku, dažādu cilvēku, tā kā struktūrā ietērptu misticismu par šo augu, ja? Kas balstītos kaut kādā pieredzē. Daudz teiktu, ka viņi to informāciju saņēmuši no mātes zemes vai no paša kakao vai savu pieredžu rezultātā. Bet tas arī ir kaut kas, kas ir gājis tieši ar to cilvēku un tieši priekš viņa vai priekš viņa loka vai priekš viņa kaut kāda šī dziļā dziedinājuma saņemšanas. Ja? Un saprot līdz ar to, cik interesanti vispār ir šodien veidot kaut ko, neveidot, bet kaut vai uzturēt kaut kādu
reliģisku, mistisku konceptu, ja mēs saprotam, ka cilvēks jau viņu iztulko caur savām šīm struktūrām galu galā. Un pie šī cilvēka pievilksies jau tikai tie, kas atbild, kuru traumas vai dzīves skatījums vai koncepts atbildīs viņa tiem skatījumiem. Un te arī ir tas interesantākais arī ar kakao. Redz, es arī savā ceļā, es esmu caur savu pieredzi, caur savām prizmām ietērpusi viņu tādā valodā, kas man liekas saprotama, un cik es varu, tik es viņu mēģinu izskaidrot, lai cilvēks, kas tikko ir ienācis, lai viņam vispār tā kā, kas tas ir, vismaz lai viena atbilde, ja? Ja man ir tas elevator pitch arī, ka tev vienā minūtē jāpaspēj izstāstīt, kas tas ir, kas ir tā ideja, ja? Un man jau arī kakaonīcā strādājot, man tas 1 minūtes koncepts ir ļoti atstrādāts, jo man ir jāprot ļoti īsi konkrēti izstāstīt cilvēkam, kas tas ir.